Jautājums ir kā noteikt balsta reakciju VA pret punktu B. Balsta AB vienkārši pēc kārtas, varbūt jebkuri citi burti. Tad sākot, ja gribam VA stāvam punktā B, iepriekšējā video parādīja, kā nosaka VB, kā pašā sākumā to izdarīt. Šis jau ir tā kā turpinājums, bet tikpat labi viņi ir neitrāli. VA un VB noteikšana var būt nesaistīta un neatkarīga savā starpā. Tas stāvam punktā B, un mums ir 3 lielumi, 2 ārēji spēki, viena balsta reakcija. Sākot no kreisās puses, lai gan secībai nav nozīmes, tad mīnus, tāpēc, ka griežas ap punktu B, šādā veidā pret pulksteni. Mīnus P reiz attālums no P līdz atskaites punktam B, 4 metri. Kāpēc ir mīnus priekšā? Tāpēc, ka pret mēs griežam ap B, B paliek tā kā šeit, ja mēs teiksim tādu lielu apli, un atgriežamies bultei kātiņā. Un, ja ir pret pulksteni, tad ir mīnuseņš. Ja pa pulksteni, tad plus, un tas ir momentam tikai. Tad mīnus P reiz 4. 4, 1 plus 3. Q arī mīnus būs mīnus ap B punktu. Q reiz. Otrais skaitlis vienmēr ir Q platums. Kāpēc? Lai noņemtu šo dalīts ar metru nost. Jo mums vajag kiloņūtonus reiz metri, nevis dalīts. Q reiz 3, Q platums, un tad šis trešais reizinātais ir puse no 3 līdz atskaites punktam B, puse no 3. Un nezināmais VA, tāpēc viņš ir plus, sākam no bultas gala un domās rotējam ap punktu B, ieejot skaisto apli. Kāds būtu nepareizais? Griezt kaut ne pret B, ne ap B punktu. Tad VA reiz 3 metri attālums līdz punktam B. Un tad tālāk ieliekot skaitļus, mēs iegūstam, ka ko darīt ar zīmēm? Tad VA, tad šie ir negatīvi, VA mēs varam celt uz otru pusi, un tad būs negatīvs 3 VA. Ja visiem ir negatīvs, tad, kā zināms, varam izdalīt vai reizināt ar -1, un pārvērtīsies pozitīvi. Drīkst arī mainīt vietām, tā arī dara. 60 un 4, un VA ir 60 dalīts ar 3, 20, bet nezinu, vai ir 50, 60. Un, lai pārbaudītu, vai tiešām tā ir, Jā, ir. Veikt pārbaudi, kas ir visvienkāršākā, tas ir spēku līdzsvars, ko apzīmē pret Y kasi, ko apzīmē šādi spēku summa pret pa Y kasi. Un šo arī varēja izmantot šīs momentu līdzsvaru vienādojumu vietā pret punktu B, bet tas ir atkarīgs lielums no iepriekš jau zināmā, iepriekš aprēķinātā VB, līdz ar to labāk izdarīt šādā secībā, neatkarīgs vienādojums, un tad pārbaudi. Pārbaudi ir viegla, es to saucu par spēlīti. Kāpēc? Jo nav nekādā tālu, mēs skatāmies tikai tās bultas, kas iet uz augšu. VA plus VB jābūt vienādām ar tām, kas iet uz leju P, un labi, attālums šoreiz ir, kāpēc, jo mēs šeit skaitam F ir force spēks, un spēks ir kiloņūtonos,
tad 8 reiz 3 mums vajag, jo, lai iegūtu kiloņūtons, nevis kiloņūtonmetrus. Stāv, ka mēs bumbierus nevaram skaitīt ar banāniem kopā. Nu, no šī izsakam vai pārbaudam, ka 10 plus 20 tiešām ir 6 plus 24. Šeit, kas būtu rindiņa, kas bija it kā izlaista, ir oficiālais, varbūt vienādojums vai A vai B mīnus P mīnus Q reiz 3 ir vienāds 0. Un kāpēc ir tā 0? Vislaik, jo tas ir līdzsvars. Un tieši tāpat kā visur citur, arī te ir runa par enerģiju, un enerģija atrodas līdzsvarā, par līdzsvaru enerģiju, spēku enerģiju, un būvniecība ir tā, kurām negribas, lai tas pārsegums kustās, rotē. Tad šis līdzsvars tāpēc ir ļoti būtisks, tieši tā vienāds 0, kas bija jau no matemātikas pirmajām klasēm.